kārtējā Politika LV podkāstu epizodē, un šodien pie mums ciemos ir Mārtiņš Hudolejs, kurš ir civilās aizsardzības speciālists un eksperts. Varbūt Mārtiņš var pastāstīt vairāk par sevi, ar ko tu šobrīd nodarbojies, un klausītājiem noteikti interesēs, kāda bija tava pieredze pārējot no militārās uz civilo dzīvi un cik veiksmīgi izdevās pārslēgties. Paldies visiem! Tad mana tā lielākā dzīves daļa, ko es pavadīju, tā ir armija. Armijas 25 gadi plus. Jā, tad 19. gada es sāku izrunāties uz Meksiku. Tad tur bija tieši saistība ar šo civilo aizsardzību. Bija apmācības arī miesasargiem un šaufamas apmācības, kas ir ļoti svarīgi. Viņu tajās situācijās, kas nav saistītas, protams, ar kariem, bet ar citām problēmām, kartaļiem un pārējais. Bet tāpat tās viņam ir jābūt gataviem. Tad esmu bijis 4 starptautiskās operācijas misijas, tad 2 Irākās, 2 Afganistānā, apmācības Izrēlā, vēl dažādas valsts. Un tas ir tā ir tas mans griezums, kādā veidā es esmu attīstījies. Un civilajā dzīvē tu nodarbojies ar krīzes situāciju apmācībām, jo es esmu redzējis, ka tev arī turībā vienu brīdi bija pasniedzējis. Un tas ir Hudo Wolf Team, laikam saucās tev tā komanda. Un jūs tieši saprotat, ka tām reaģēšana krīzes situācijās darbojaties, vai ne? Jā, es kad beidzu aktīvo dienestu, tad es atvēru apmācību to kompāniju vai grupu, kas saucās Hudo Wolf Team, kur man ir komanda psihologs, kas ir vairāk gadu pieredzi cietumos tieši Latvijā. Jā, tad mēs kā militāri personas iekšēji struktūrām un arī, protams, medicīnas speciālisti, kas tieši apmāca uz kaut kādu medicīnas darbiem. Tad mūsu tas virziens ir tieši tā, ka mēs mācām, veidojam apmācības tieši uz krīzes situācijām, kā rīkoties, ko darīt. Un tas semināra veids ir ļoti interesants, kur cilvēki saka, ka viņiem ir ļoti daudz, kas ir jauns. Un tieši viņiem ļoti patīk tas psihologa, tieši tas lekcijas posms, jo tas ir tieši tā, jo tas nevienam nav noslēpums, ka tas būs pilns stresa, pilns agresijas, un tas būs tas pasākums, kur cilvēki ies laukā no rāmjiem. Tāpēc viņiem tā tēma mūsējā ir, ka mēs viņiem pastāstam, kā saglabāt to mieru un to pārējo, lai nebūs šīs nevajadzīgas skriešanas, agresijas. Es esmu bijis tādās nepārāk nopietnās apmācībās. Tu nebija psihologs, bet mums bija manuāls, ko darīt, kad tu redzi kādam, ka ir panikas lēka. Mēs tur taisījām uzdevumus, kā es atceros, ka viens bija, ka bija jānovērš uzmanība, jārunā par zaļu zāli, jāliek kaut kam pieskarties un tādas lietas. Un, tādā pašmācības ceļā tas liekas diezgan tā sarežģīti, ja tu iedomājies sevi īstā krīzes situācijā un tu redz, ka kādam, ka tur tas cilvēks viņš jau sāk tur brukt, ja tu neesi sagatavojies, pirms tam ir diezgan sarežģīti, es teiktu, palīdzēt šim cilvēkam. Un ļoti bieži pat tajās apmācībās, kur mēs simulējām tās situācijas, ļoti bieži varēja redzēt, ka cilvēki, kuriem ir jāpalīdz, viņi apjūg, un tad viņi sāk meklēt to informāciju, kas viņiem bija sagatavota. Bet iedomājies, ka ir tāda, viss kaut kas var notikt. Tu var būt ceļojumā un pēkšņi ir zemestrīces un kāds tur, kaut kas tāds ārkārtējs notiek. Un, man liekas, ka cilvēkiem baigi grūti ir reaģēt ātri tādās situācijās. Jā, tā ir, bet tu stresi īstenībā trenējies. Tad tas ir trenējams. Grūtāk tām fobijām, tās jau ir, kas izraisa arī daudz visās šīs problēmas. Bet tas noteikti nav vienkārši. Un tāpēc arī mēs ļoti bieži stāstam tajos semināros, kad ja ģimene dodas kaut kur ārpus mājas, ja ir sākusies krīze, tad vienam ir jāuzņemas tāpatās līderisms. Un te jau varbūt visādi, varbūt tā sieva būs spēc noturīgāk un paņems visu pārējos, zem kontrolas vai vīrs. Vai varbūt tās vispār vecākais dēls vai meita.
Bet tur ļoti svarīgi ir šī te saprast cilvēka, katram to psihi, kāds viņam ir, kāds ir noturība. No, es vienmēr es domāju, ka mēs īsti nezinām līdz galam, kā mēs rēģēsim, līdz mēs nonāksim tajā situācijā. Jo, piemēram, arī ar to pašu visu to X stundu, vai ne, kad tā ir tāda aktuāla tēma, un tad ir cilvēki, kas saka, es tur noteikti nezinu, brauktu prom, vai es tur noteikti iesaistītos, bet man šķiet personīgi, ka tu īsti nezini. Jo man liekas, ka ļoti daudz cilvēku, kuri saka, nē, es tā kā negribētu, man liekas, ka tajā brīdī viņi saprastu, ka ir kādam jāpalīdz, un tad viņi tā kā mainītu to savu. Nu tā man vismaz šķiet. Bet kā tu vērtētu, tu teici, ka tu biji Meksikā un Izrēlā, kā tu salīdzinātu tās sabiedrības ar Latvijas sabiedrību un cik ļoti gatavāki vai negatavāki ir viņi šādās krīzes situācijās salīdzinājumā mums? Jā, labi, Meksika nav labs īpašs piemērs, jo tur ir tik liela tā korupcija, ka viņi tur dara, ko viņi grib. Bet tur vairāk ir tas, ka bija tas darbs tieši ar cilvēku personām, pašaizsardzība. Jo viņiem tas nozog uz ielām, tos jauniešus un visādi brīnumi tā notiek. Bet pa lielam tur vairāk tā pašaizsardzība un tas plāni, kādi viņiem tie krīzes, viņi tur īpaši nav nekas baigi tur izplānots. Bet Izraela, tas ir cits stāsts. Tā ir no 47. gada ir visu laiku. Viņiem ļoti tās agresīvs tas plāns ir tieši aizsardzības. Un viņiem, cik es saprotu, ir tā speciāla vienība, armija, kas tieši ar to nodarbojas. Tad viņi ir, ja mums sākās kaut krīzes, kaut kā situācija, tad viņi ir tā, kas cilvēkus fiziski arī bīda, kur jūs iesiet, kur neies un tā tālāk. Tas atvieglo viņu to cilvēkiem to stresu, noņem no šo stresu, jo viņiem ir, kas par viņiem rūpējas. Ja rupi sakot, ja tu nezini, kur skriet, tad būs es, kas pateiks, skrien tur un tev būs labi. Ja. Tas viņiem ir tāds ļoti tāds brutāls piemērs, bet viņš nav slikts, protams, bet tas mums kā Eiropas valstī nav vajag raksturīgi. Ja. Bet Somija ļoti labs ir, bet Somija ir, viņi to izkopuši jau no Otrā pasaules kara, un tas ir tāds, ļoti tāds, es vispār uzskatu, ka Somija varētu būt viens no līderiem, kas ar šo te ir attīstījušies un izveidojuši. Jā, bet mūsu tas stāv, Latvijas, man tādās, ka mums ir, kā pasaka, attīstības stadija, kaut kādiem pagājuši cik gadi no agresoru iebrukuma, ja, Ukrainā. Mums ir pagājis cik gadi, un mēs esam attīstības stadijā. Mums nav tāds izteiks, kaut kas gatavs. Tas tieši arī bija tas, ko es gribēju nākamo jautājumu uzdot par to, cik Latvija ir sagatavojusies civilās aizsardzības jomā. Man liekas, tas ir labs raksturojums, ka mēs esam tajā attīstības stadijā. Jo, piemēram, tāpat Somija, viņi bija zem spriedzes jau pēc Otrā pasaules kara. Un ne tikai zem spriedzes, viņiem bija burtiski dažus gadus atpakaļ, viņi jau karoja fiziski. Un man liekas, ka tas lielākais paradoks Latvijā ir tas, ka mēs esam maza valsts, mums vajadzētu ļoti ātri reaģēt uz šīm visām, bet mēs esam tādu birokrātisko mutu uztaisījuši, ka mēs paši sev tā kā liekam kokus pieķos dažreiz. Man tāda vismaz sajūta. Tu varbūt vari pastāstīt no savas skatu punktā, cik mēs esam sagatavojušies šajā attīstības posmā. Jau. Tas plāns jau apakšā, noteikti viņš ir. Tas pašvaldībām visā kaut kāds plāns valstī ir. Bet cik mēs esam gatavi reaģēt, tas ir cits jautājums. Savā laikā es gāju uz Ugdu. Ja, neteikšu uzvārdus. Ugdu runāt par šām gatavībām, jau piedāvāja to savu pakalpojumu. Ja, tam kungam viņš bija ļoti tāds ieinteresēts, bet tas viss apstājās pie citām iestādēm. Ja, jo tieši, ka viņiem nav sadarbības tāda baigā, kā pasaka, koordinēšanas. Nav tas, kas to visu koordinē. Jo tas ir vesels sistēma, kas... Lem tu katrs pats par sevi? Jebkur nekad tas nestrādās. Jā. Ir jābūt kaut kādam centram, kas tiešām to visu koordinē.
Ja tagad es dzirdēju, ka ir Rīgā likuma centrs jau ir izveidojies pagājušā gada, tikai no pagājušā gada. Jā, tad viņš tāds baigi tāds, man nezinu to pateikt, tāds ķep, kā saka, tāds kaut kas salipināts, bet ne līdz galam, viss tādā kaut kādās gaidīšanās. Bet man te ir vēl viens piebildi. Man kaut kā, kāpēc man tā liekas, tas tā ir? Tāpēc, kad katrs velk uz sevi. Nav tāda komandas darba. Ja, katrs ir būt labāks, tad, nezinu, partija X labāka, policija labāka. Konkurence starp organizācijām. Jā, un tur nav tāda līdera, kas to visu tā savā kopā. Bet, pēdējā laikā es skatos ziņās, ir baigie līderi, visur te runājam par līderismu baigo, bet te pašā laikā viņi nav. Un tas viss stāv, tāpēc viņš tur ir stāv. Tas ir tā valstiskā mērogā. Par cilvēkiem vispārībā ir grūti runāt, jo tāpēc, ka mums ir bukleti, mums ir kaut kādas izveidos tās, jau tagad vispār ir izveidos aplikācijas, 162 Latvija laikam. Jā, tad aplikācija ir. Tas jau ir, protams, solis priekš, bet viņas arī ir tapšanas stadijā. Es teiktu, ka esmu diezgan sociāli aktīvs cilvēks, bet es neesmu dzirdējis par tādām. Jā, tieši tā. Jau līdz manim tā informācija nav nonākusi. Un, ko es, piemēram, pamanīju pagājušajā gadā, kad es biju Kaunijā. Es saprotu, ka tie civilās aizsardzības plāni ir slepeni un tā tālāk, bet ir ļoti vienkāršas lietas, ko tu vari izdarīt. Piemēram, Kaunijā bija uztaisīta karte, un tur bija atsevišķa zīmīte pie visām vietām, kur tu vari patvērties. Kur ir, teiksim, tava tuvākā patvērtnē ir kaut kāda, teiksim, ka ir tās sirēnas, ieslēdz, tu izskrien uz ielas, tu skaties, tu meklē zaļās kartītes, un tad tev vismaz ir kaut kāds. Man liekas, tās tādas vienkāršas lietas, ko var izdarīt, un tam nav jābūt valsts noslēpumam. Kur patvērties? Protams, jā. Tieši tā. Viņas jau kaut kur viņas ir, es esmu redzējis, ja? Bet viņas nav pietiekušas, viņas ir ļoti maz. Piemēram, tādā Izrēlā, kad tu ej pa vienu ielu, tad tev pilnīgi bultas ir. Kur tev skrien, nezinu, sektors A, sektors B, tev parādīts visu. Lai cilvēks tev stresa situācijā, viņš neapjūk. Viņš pastāv pa labi, pa kreisi, viņš ierauga bultu un skrien. Man personīgi, man vienkārši gadījies, ka man ir pagrabs, kur es varu iet pa vienu ieeju, un man ir loks, pa kur es varu iziet arī uz otru pusi. Es vienkārši lasīju pats, ka tas ir tāds viens no veidiem, kā tu vari ierīkot savu pagrabu. Man, protams, nav tas vēl viens slānis, kad ir ēka, un tad tev tajā pagrabā ir vēl viena tāda struktūra, kas tev otru tādu līmeni iedod. Bet varbūt mēs esam attīstības stadijā, bet kā tu varbūt raksturotu gatavības ziņā, kā atšķirās Rīga, citas pilsētas un lauku reģioni, un īpaši Latgale ar Vidzemi, kas ir tuvāk pie robežai? Rīga, protams, ir vislabāk, tas vairāk skaidrs, ka te ir diezgan, te bija, cik es saprotu, bija līdz pagājušo gadu bija uztaisītas apmēram ap 600 tās bija veicis tās apskates, tos visiem objektiem, kuras ir derīgas kā patvērsums. Bet tur ir tā, ka kaut kāds 300 laikam ir gājies, teiksim tā, ka var cilvēks paslēpties. Un tad viņi tur no tām, negribas skaitos baigi samaldīties, bet ir derīgas, ko viņi tiešām izveidos, tas ir kaut kāds līdz 200 kaut kas tāds. Un tā pārējās jau tur nebūs. Jā, bet tad pa pilsētām citām tur ir vispār diezgan čābīgi. Un pa lielam ir tas, ka baigi nevienmērīgi. Ir varbūt pilsētas, kas ir pie tā, cik saprotu, Jelgava laikam ir diezgan labi attīstījuši to visu. Bet tās pilsētas, kas pie robežas, kur būtu vispārībā jābūt, nezinu, tur visam jābūt viena no pirmajām gandrīz, jo viņiem laika vispār nebūs, ja arī ir agresors ies. Tad tur ir tā, diezgan pasīvīs. Un arī to jau var redzēt arī pēc tiem iepirkumiem, jo tagad jau naudu Eiropa dod visu laiku, bet negrib, nezinu, vai negrib, viens variants, vai speciāli to nedara.
Tā kā mēs skatāmies uzreiz, kas ir pie varas, varbūt tās viņš mazām domā, ka tas nav vajadzīgs. Latgalē ir pāris personāži, jā. Tā kā, bet es uzskatu to, ka tas ir pārāk maza kontrola no valsts. Pārāk, jo, ja es nemaldos, 24. gadā bija jābūt visam plānam jau gatavam. Tad bija pirmais nosacījums. Jo, kāpēc es to atceros? Mēs piedalījāmies ar kolēģiem vienā iepirkumā. Un tur bija noteikts, 27. gada beigas ir jābūt visam kārtībā. Pēc tam viņi pārcēla 25. gadu. Un tā joprojām mēs te veidojam. Bet interesanti, kāpēc tā tas ir, ja, teiksim, ja ir tas uzstādījums, kāds jau pie tā strādā, es domāju, pilnu laiku, un kāpēc tas tā. Man grūti, protams, komentēt ir, bet runājot par tiem droniem, kas ielido Latgalē, es pats varbūt, es nezinu, vai tas ir saistīts ar civilo aizsardzību. Es pats vispār esmu izgājis pretgaisa apmācību uz RBS 70. Bet ņemot vērā, kā tagad ir, kas tagad lido gaisā, tas ir pilnīgi, teiksim, vēl mazāk, man liekas, vēl mazāk ietekmi tai kopējai pretgaisa aizsardzībai, bet vai tieši šīs pretgaisa aizsardzības spējas arī saistās kaut kādu civilo aizsardzību? Tas viss iet tajā kopējā plānā, vai tas ir? Es domāju, ka nē, tas ir tikai pretgaisa aizsardzība arī dod signālu pēc tam tālāk. Tas jau ir 112, kas mums atnāks ir tā aplikācija, kur vajadzētu nākt ar tiem paziņojumiem, ja tur brīdinājumiem. Nē, tur nav nekāds. Nē, vai tas ir noslēpināts, es nezinu, to noteikti, tad nezināsim. Kāds augstāks par mums, laikam, to zinās. Jā, un, tiksim, vērtējot esošos, cik tas ir pieejams mums zināšanai, ņemot vērā, teiksim, Ukrainas kara pieredzi, teiksim, ka es pieņemu, ka bija tāds kā plāns arī pirms karš sākās. Teiksim, tagad, ka mums ir tie dati, kā tas viss notika Ukrainā, vai mums vajadzētu labāk to visu, teiksim, attīstīt vai arī no jauna taisīt un balstoties uz tās pieredzes? Kā ir vieglāk? Civila aizsardzība? Jā. Civila viss jau nav, noteikti, ka nav jau viss tur slikti. Tur noteikti, ka nav viss slikti, bet es domāju, ka ir vienkārši jāveic uzlabojumi. Ir tās kaut kādi punkti, kas jāņem ārā, bet jāveic uzlabojumi. Pa lielam ir tā, ka skatoties raidījumus par cilvēkiem, kur ir politiķi, viens brauc uz Ukrainu, otrs brauc, trešais, un viņi visi kaut kur brauc. Bet tā pašā laikā kāds pienesums tam visam? No PRs. Jā. Tas tikai, ka es biju aizbraucis. Ko viņš iedeva atpakaļ? Ko viņš te jau viņam vajadzēja ēst, kur dabājām, tur nezinu, dos svarīgus punktus, X, Y tādus, dosim speciālistiem, lai iet cauri. Nav jau nekā tāda. Ja labi, varbūt arī nezinām. Iespējams, varbūt arī nezinām. Bet, teiksim, ja mēs skatāmies uz to tieši kā cilvēkam, ja tur, teiksim, strādāt, teiksim, ko viņam darīt tajā momentā. Es neesmu, kur baigi arī dzirdējis, tikpat labi, neesmu. Cik man bija pēdējais seminārs, tur bija pārsvarā sievietes gan, tur vīrieši bija 2. Tad viņiem visiem bija tas kaut kas jauns. Viņi bija to bukletu lasījuši lielākā daļa. Bet viņi saka, mēs viņu līdz galam neizprotam. Jo mums tagad taču ir sociāli tīkli, televīzijas, bukleti, visādi veidi, kā tu nodot varētu informāciju cilvēkam. Bet neviens jau tur baigi ar to neizraujās. Jā, baigi interesanti, ka, teiksim, piemēram, ja uztaisi to sociālo tīklu kontu, tur Facebooks, Instagrams, es nezinu, vai valsts izmanto TikTok vai ne. Bet, un tu vienkārši, teiksim, tev ir tas sagatavošanās video, un tu viņu ieliec katru nedēļu, kaut vai vienu un to pašu video, un viņš aiziet apritē. Un cilvēki ir vien vairāk viņi būs redzējuši. Un tu viņi jau atpazīst to video klipu, kas būs tas ir ja kāds klausās, var pierakstīt. Bet kas būtu tās primārās darbības tādā valstiskā līmenī, kas dot vislielāko efektu un būtu
visrealistiskāk izdarīt un kas dot lielāko pienesumu. Pienesumu tieši cilvēkiem? Tieši, ka mēs esam sagatavošanās priekš civilās aizsardzības. Es uzskatu to, ka īstenībā esam braukājuši arī uz novadiem ar šo tēmu un izstrādāt programmu, jau kā to visu var labāk un efektīvāk izdarīt. Protams, es nejaucamies tur militārās un iekšlietās, tas no mūsu biznesa, ja, bet teiksim, kā var pašvaldība uztaisīt, tas ir tas pats, tas koordinācijas centrs, ja, kā viņi iesaistītu cilvēkus, ja, jo tie ir ļoti svarīgi ar cilvēkus iesaistīt. Protams, ka viņiem jārēķinās reiz, ka tiem cilvēkiem viņus jāiesaist apmācībās. Ļoti daudz visādi nianses, ja, bet es uzskatu, ka šīs te cilvēku grupas, jo būsim mēs esam kaut kādi bijušie policisti, bijušie mediķi, bijušie, ja, no kuriem var izveidot kaut kādas grupas, kuras attiecīgā brīdī būs tev kā palīgs. Ja, teiksim, nezinu, piemērs, māja sabruka. Mums vajag uztaisīt apķēdēt, lai cilvēki nesteigā. Man ir grupa, kas ir bijušie kaut kādi policisti, armijnieki. Visi un tie cilvēki ir tie, kas palīdz tajā momentā un apstādina tos cilvēkus. Visiem tagad jau pašreizam intereses, visiem ir šādi telefons. Pirmais, kur mēs skatāmies, viņš nofilm, viņš nepalīdz viņiem cilvēkiem. Ja, tāpēc, tas ir tāds, es domāju, primārais ir jābūt izveidotam kaut kādam pašvaldībā koordinācijas centram, kur pirmā visa informācija iet viņiem, un viņi tur arī koordinē. Lielam, tas ir pasaules, tas ir visur tā notiek. Es gan nezinu, kā šeit, varbūt ar kaut ko nezinu, bet pa lielam, cik es esmu runājis, tad viņiem šīs te, viņiem ir, bet tā, kas viņiem izstāsta to plānu, ja, tad viņi saka, jā, patiešām labi izklausās. Bet ar to viss paliek. Jā, tas ir idejas, tas diezgan vienkāršas lietas. Jā, protams. Jā. Un daudz ko arī dod, teiksim, tā komuna, ka tu zini savus kaimiņus, jūs pazīstam viens ar otru. Latvieši tādā ziņā diezgan kūtri, es teiktu. Jo es zinu savus kaimiņus, tāpēc, ka mums ir biedrība un mēs apsaimniekojam pašu savu māju. Tikai tāpēc es viņus zinu. Un vēl pāris cilvēkus, kurus es nesaistīti, bet, teiksim, ja notiek kaut kāda, teiksim, krīze, tur, piemēram, vienmēr, ka viena māja ir sabrukusi, tu zini, kas tur dzīvo, un tu zini, tu zini, ka pēc tās krīzes situācijas jānočako tas cilvēks. Jo tu zini, ka viņš tur dzīvo. Ja tu nezini, ka tas cilvēks tur dzīvo, pa lielam tu varbūt viņu redzēji savā rajonā, bet tu nezini, kas viņš ir un kur tieši viņš varbūt dzīvo. Un pēc tam krīzes situācijām, man liekas, tā ir tāda arī globāla praksa, ka viens otru nočako. Īpaši laukos tā bija, man liekas. Kā viens, piemēram, pēc vētrām, jo, teiksim, kad arī, teiksim, vecāks cilvēks viens pats dzīvo, viņš, tu nezini, vai viņam ir viss kārtībā vai nav, un tad tu vienkārši sazinies ar viņu. Un tad vienkārši tāds, man liekas, ir ļoti vienkāršs mehānisms, kur mēs varam, kur mums nav jāgaida valsts iesaist. Mēs varam iepazīties ar saviem kaimiņiem. Jā, tieši tā. Bet tā tīri praktiski, mēs esam centrā tagad, ja tieši tagad sākts skanēt trauksmes sirēnas, tu zināt, kur mums būtu jādodās? Nē. Sirēnā. Zem galda, varbūt. Mazā telpā, kur nav loga, tālāk no ārsienām. Jā. Iekšā, jā. Jā. Un tad, ja ir te kaut kur, varbūt pagrabā, meklēt kaut ko. Jā, es atceros, mums zemesardzē mācīja, ka taisīja nocietinājumu, tu iegāji un tu vēl vienu sienu uzbūvēji. Tā kā iekšā, lai tev ir tas buferis. Jā. Un tā idejas, ka tie paši principi arī strādā. Bet, ja sāk sirēnas, tev nav laika neko uzbūvēt. Jāsāk jau kustēties. Jā. Un tāda varbūt negaidīsim, ka valsts izkasīsies ar savām lēnajām darbībām, ko mēs katrs varētu individuāli darīt jau šodien, lai sagatavotos jebkādai krīzes situācijai, kas mums tieši, kas mums būtu jāizdara tagad, kas mums būtu jānopērk un kas būtu jāsagatavo. Un kas jātur mājās būtu? Jā, tur ir galvenais ir
vispārībā izrunāt ar ģimeni. Vispār, jo tas ir tas kā pasaka, tad būsim reāli iespējams, ka sakara pazudīs, internets pazudīs un tā tālāk. Tad ir pirmais ir norunāt, kur mēs visi tiekamies, ja gadījumā aizgājuši pa darbiem, skolām. Ja, tad tur ir jāsanā tā tikšanās vieta. Tas tā kā mobilizācijas punkts, apmēram. Tieši tā, jā. Tas būs ģimenes līmenī, ja. Man, piemēram, braucot kaut kur būtu svarīgi, kad ir ģimene ar mani. Ja tur tagad pašam aizskrien kaut kur, tad pārējie paliek. Es domāju, lielākā daļa cilvēku tā. Tad pirmais vispār dabūjam rokā visu savies. Ja, tad, teiksim, nezinu, nauda jābūt noteikti. Ja daudz uzskata, ka nauda vairs tur nepalīdzēs, ja, bet ja tāpatās tas būs tas laiks, kad būs tie paši cilvēki, kuri taisīs biznesu uz visiem. Tā kā tagad. Jā. Protams. Tā ir. Jā. Tu vajadzēs skaidri, tu nedarīsi ar kārtiņu norēķināties. Ja? Tā kā, bet ir reizes, kad ja vajag kaut ko apēst vai paēst, un kaut ko viņš tirgos, ir jāpērk, nav tur ko skatīties. Ja kur ir lamās, un kādi jēga no tā. Es kaut kādā vienā aprakstā par krīzes situācijām lasīju, ka vajag skaidru naudu, lai robežsargiem iedot, lai viņas izlaiž cauri. Bet tur gan jau vajadzēs daudz, es tā domāju. Jā, bet tas bija kaut kur, man liekas, tur bija Āzijas piemērs, ka tur tās robežas tādas, un tad viņi viens otru tur baigi tā. Viņš varbūt Kambodžas robežsargs redzēs, ka tur krīze, viņš tāpat negribēs laist. Turbūt tas ir tā specifiski. Ukrainā jau arī bija problēma ar to, jo viņam jau tur kaut tie vīrieši, ja tos nelaid ārā, tad iet un maksāja. Bet tas tā arī es vēl bijis, es runāju. Man nesen bija apmācības kopā ar Ukraiņu istoriju. Tā viņi stāstīja, ka 10,000 mēr maksā tas prieks, lai aizmūgtu no Ukraiņu. Realitāte. Jā, neviens tomēr nav atcēlis. Tā karš neatceļ korupciju automātiski. Tas ir. Protams. Jā. Es jau domāju, ka viņiem pat palielinās. Kur vispār meklēt uzticamu informāciju? Jo, man liekas, ka, ja es izlasu kaut kādu aprakstu, tur rakstīts, ka vajag skaidru naudu, lai piepakaļotu robežsargu, man liekas, tas nav līdz galam varbūt uzticamākais avots. Protams. Un kur mēs varam meklēt, kāda ir valstī 100 punkti ir kaut kādi tie paši bukleti, ko tu minēji. Kur to visu var meklēt tagad? Pirmais jau, kas ir, tas ir tas 112 aplikācijā. Varat ielādēt jau pastīties, par kas tur ir. Jā, tur īstenībā ļoti laba informācija. Vienkārši, ka viņš ir, kā es teicu, tapšanas stadijā, viņam jau jābūt gatavam, bet pa lielam slikts viņš nav. Tā idejiski, ja. Tad nākošais, protams, ir televīzija, rādio, kas vajadzētu būt tajā momentā. Viņam vajadzēja strādāt, ja kaut kas sākās. Jā, un kaut kādi bukleti, bet es domāju, tad noteikti bukleti ir tādiem jābūt, kas saistīti ar valsts kaut kādām drošības iestādēm. Nevajadzētu tur Jānis iet inbox, ja tur tā uztaisīs bukleti, un tad uz tiem paļoties. Jā, tad vajadzētu tomēr tādas skatīties lapas. Ir tās 72 stundu somas. Jā. Ir viena ļoti liela problēma, ko es pamanīju, kad es pats to visu sāku. Es aizdomājos, vienmēr mājās ir, man ir tā kā, es arī esmu staigājis brīvajā laikā, teiksim, pārgājienos un ar palikšanu mežā un tā tālāk. Bet man kaut kāds aprīkojums ir, ko es varu izmantot teorētiski. Un tad es sāku skatīties, kas tajās 72 stundu somās. Tad es pamanīju, ka ir tāda komplekta vesela, ko tu vari nopirkt. Bet viņi maksāja kosmos, tur bija kaut kādi 200 eiro. Es domāju, ka viņi ir gala saspieduši. Jā. Jo tas viss, es paskatījos, ka trešā tas viss nemaksā 200 eiro. Tā somu jau maksā. Jā, ja tur ir brands virsū kaut kāds. Jā. Savā ziņā vērts. Tu nopērci un tur viss ir. Jā, tur nav par ko jādomā. Jā. Varbūt es saskāries kaut kādiem populāriem mītiem saistībā ar krīzēm un rīcību tajās. Mīti jau. Galvenais jau, ka ar mani tas nenotiks, ja so svarīgākie mītiem. Man tie nenotiks, tāpēc tur baigi neiesaistos nekur un viss būs labi. Ja tad, ir tie būsim reāli tie gaidītāji, kas tur gaida agresoru šeit. Ja, tad
protams, ka visur stāsta kaut kādas muļķības. Ja, kur es smukšu, tāpatās viņi te uzlaidīs gaisā, ja visi, ja, kā man stāstīja, bija tas nostaucīs smukš te visus te tāpatās, kāda vairs tur. Tas ir tas defītisms saucamais. Jā. Tad ir tas, ja ir sirēni, ja, tad uzreiz visiem kaut kur jāskan, ja, kas ir tāds, sirēni nenozīmē, ka jātaizēs panika, ja, tad sirēni tā, kas tev brīdina. Ja, un tas ir tas pirmais, kas tev jādara, uzreiz iestājas to radio, televīziju, ja, vai tas 112, lai tev nodos tālāk informāciju. Jo es bijis arī Ukrainā, runāju, ka viņiem sākās. Viņiem ar to uzreiz visu kaut kur lēkuši, skrējuši un daudz cilvēkus. Man pazīstamā viena Ukrainā, viņa stāstīja, ka viņa sirēns bija, saprata, ka, ka notiek viss. Viņa vienkārši paņēma meitu pie rokas un iesēdās vilcienā. Tad viņa teica, ka viņa īsti nesaprata, kas notiek, un viņa atapās Polijā vienkārši. No. Tāpēc, ka vilciens aizbrauc uzreiz. Tie vilcieni viņi ved ārā, tur cilvēks evakuē. Bet par tiem prepistiem runājot, principā ir tas teiciens, ka tu katru dienu esi muļķis, izņemot vienu dienu. Līdz tas notiek. Tad vispārēji ir muļķi. Bet es domāju, ka tādā veselīgā mērogā mēs varam piemērot paši negluži bunkurus būvēt katrs savā pagalmā, bet turēt kaut vai ūdeni ilgākam laikam. Un man liekas, ka labs variants ir, ja tev ir 2 vendeni bačuki, tu vienu lieto un tad tu tā kā visu laiku maini, tev vienmēr viens ir. Viņu var vienkārši paņemt un tā kā, ja piemēram ir kaut kur jābrauc vai jāiet pagrabā, tu viņu vienkārši var paņemt. Un, tas ir tāds ģeniālākais, ko es pats esmu izdomājis. Es nesen runāju, kāds nesen tas bija, ka sākās viss tas karš, man viens celtnieks stāstīja. Mēs viņu braucām, Ukraiņiem vedām automašīnas, ja viņš stāstījumā, ka viņš ir izveidojis viņam tās lielās plasmas mucas 3. Tad viņš saka, vienā man ir tie putrējumi, viss makaroni, vienā viņam ir pilns ar konserviem gaļas. Ja, viņš arī bija izdomājis, kā tur visu rotēt, mainīt gadījumā. Un tad trešajam vēl kaut kas bija, viņam bija neatceros tā smalki. Un tad viņam bija tas ūdens, ja. Ūdens ir, viņam arī, ka tā fiška kaut kā līdzīgi bija. Ka viņam bija tas siekas, un viņš vienkārši viņa tā kā maina rotē. Bet, lielam tas ir, būtu jābūt tā, ka tās ir tās pašas 72 stundas, ka būtu jābūt, kad ir kaut kāda sagatava, jo kāpēc 72 stundas, ja, tad tas ir tās optimāli, kas jau ir ne tikai Latvijā vai citur, bet NATO jau arī apstiprinās, tās ir tās 3 diennaktis, ja, kurās būs kaut kas jau zināms, kas notiek tālāk. Ja, pirmais visdrīzāk nebūs elektrības, sakari, internets un viss pārējais. Tad, lai tu tās 3 dienas vari izdzīvot savā mājā, ja tos viss saglabāts, ja tu esi aizgājis tā 72 somu, ja, arī esi izgājis laukā mežā, un tu viņām var izdzīvot. Un tu vismaz tā sutkas vēl tev nav, un tāda, būs stress jau kurā gadījumā, bet, tu vismaz zini, ka tu... Jā, ka nebūs uzreiz jau problēmas. Jā. Un, es kaut kur, es arī lasīju kaut kad tās teiciens, ka sabiedrība ir 3 ēdienreižu attālumā no hausa. Jā. Un varbūt raidījuma noslēgumā, varbūt tev ir kāds vēl domu grauds vai novēlējums sabiedrībai? Mans novēlējums ir vienkārši. Tāpat tas ir tāpēc, ka karavīriem, ja, kas gatavojas karam, bet viņi nav par karu, ja viņi jābūt gataviem, tā jums novēlējums. Esiet gatavi tām, nedod Dievs tām 72 stundām. Ja. Labāk izmest mististē viņu, pēc tam, kad beidzies derīguma termiņš. Jā, nekā nebūt gatavam. Ja. Esiet gatavi un paņemiet, palasiet tos bukletus, palasiet kaut kā ir informācijas, var atrast tāpatās. Un vienkārši esiet gatavi kaut kādam x stundai, ja. Bet mēs jūs ceram uz to, ka tas nenotiks un nevajadzētu. Jā, protams, mēs varam cerēt, tas arī bija viens no tiem, kas neticēja, ka
Krievija iebruks Ukrainā. Es arī atceros draugiem teicu, ka būsim reāli, nenotiks. Un tad, kad es no rīta pamodos un visur bija tanku video, man likās, ka tie ir tā kā, fake. Fake video. Jā, un es tam aizgājis darbu, sapratu, ka viņi vēl vairāk rodas un ka tur ir ziņās, jo sapratu, ka es biju pilnībā kļūdījies par savu to izpratni par tiem iespējamiem scenārijiem. Mēs varam visi no tā mācīties. Protams, jā. Tā kā šodien ciemos mums bija Mārtiņš Hudulejs un paldies! Paldies! Jā.